Es viņu tik ārā. Es stāvu visi joprojām. Tā māja nāca komplektā ar saimniecību. Mēs tā savā laikā viņu mantojam pa pajām. Un viņa nāca komplektā ar fermu un arī ar iemītniekiem tā māja. Šobrīd mēs esam atbraukuši uz saimniecību Tauri. Mēs ar brāli saimniekojam pilna cikla bioloģiskā saimniecībā, audzējam gaļas lopiņus un aktīvi darbojamies arī, lai saglabātu bioloģiski vērtīgo zālāju šajā reģionā. No mazotnes mēs esam visu laiku saskarsmē ar kādiem lopiem. Mēs tā bija piena ferma, kur jau mazi bērnībā jau ganījām lopus. Pārsimt metrus no šejienes ir mūsu vecmammas dzimtās mājas. Vectēvs mantoja šo saimniecību. Principā mēs šeit bijām visu laiku. Nekur tālu neesam tikuši. Tā laikā klīd tāda leģenda, ka gaļas lielopu audzēšana ir ļoti viegls biznes. Ka palaid dzīvnieks vienkārši ganībās un rudenī saskaita teliņus un skaita nav. Un tad mēs to leģendu arī uzrāvāmies. Tik vienkārši. Un tagad jau pagājuši cik jau 14 pilni gadi, kopš mēs to daram, un darba nevienā brīdī nav palicis mazāk. Bija idejas par visādiem interesantiem biznesiem. Pirmais bija gliemeža. Gliemeža. Tie aizrākoja. Tad otrā ideja bija par cidonijām. Likās, ka cidonijas mierīgi iestādīt un pēc tam novāc un pārdot. Tad izdomājām, ka varētu arī ar graudiem ērgļu novadā nodarboties. Daudziem mums teica, ka labāk puiši te nevajag. Bet vajadzēja puišiem paprovēt. Pamēģinājām. Un tagad esam sapratuši, ka labāk audzēt zāli un govs. Šis īpašums ir mūsu ģimenes īpašumā, un tad šo mēs esam atvēlējuši tieši Grasslife projektam un gribam šeit visu sakārtot kā parku. Un gribam šeit redzēt bioloģiski vērtīgos zālājus un tādu foršu vietu. Šeit bija aramzemes lauks. Tad šo zemi sadiskojām un pa virsu uzpūtām ar pakājušu pūtēju šo te sienu masu. Un cerībā, ka šeit arī kāda sēkliņa ir nokritusi un izaugs. Es uzskatu to kā pienākumu šeit uzturēt šos dabīgos zālājus. Tieši Grasslife 2 projekta ietveros mēs atjaunojam pļavas un zālājus, kas atrodas Natura 2000 teritorijās. Mums šeit ir Ogres upes parka teritorija, kas ir Natura 2000, un Bestienas ainavaskie meži. Šitā te ir mūsu dzemdību zāle. Te dzimst teliņi, un tas ir tas, kas mūsu saimniecībā ir pats svarīgākais. Gaļas lopkopība iet ļoti labi kopā ar bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu. Tāpēc arī šajā reģionā cilvēki nodarbojušies ar dažādu veidu lopkopību. Neizmantojam tur papildvarības kaut graudus un tādas lietas. Un dēļ tā, ka mums arī ir bioloģiski lopi, viņi arī iet ganībās, vairāk steigā un ēd, ko grib, viņi ir liesāki. Tirgojam tikai privātpersonām un veicam piegādi klientam tieši uz mājām.
Un šeit jums ir Vācijas zīmols. Mēs šīs kastes no Vācijas nevaram dabūt atpakaļ. Šī atšķirās to, ka viņa ir siltumizolācijā tiek izmantot salmi. Šādi te mēs viņu iepakojam. Cilvēks mājās viņu var izmantot, kāmīšiem būrīšos, mēs kompostu kaudzē. Viss pārstrādājās, viss iepakojums. Seminārā uzzināju to, ka Vācija uzskata Baltiju par zaļu reģionu un labprāt importētu bioloģiskus produktus iekšā no Latvijas. Un ar tādu domu izvēlējāmies Vāciju. Mums kaut kā laikam vienmēr paveicies, kad uzsākām gaļas pārstrādi, tad mēs satikām saimnieku, kas jau to darīja. Tad mēs iepazināmies ar dabas fonda meitenēm, kas mums parādīja, ka var arī savādāk apsaimniekot zālēs, nevis tikai intensīvi. Dzīvē visu laikam pats atnāk. Jātur atcēl.